Lasīsim no Svētajiem rakstiem, no Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka tam: Gani manus jērus. Un vēl otro reizi viņš tam saka: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam saka: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja: Vai tu mani mīli? Un sacīja Jēzum: Kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: Gani manas avis. Patiesi, patiesi es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un citi tevi jozīs un vedīs tur, kur tu negribi. Bet to Jēzus sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis, Jēzus tam saka: Seko man. Debes Tēvs svētīs savu vārdu, apgaismotu mūs, kā arī mēs varam tev atbildēt uz šo ļoti svarīgo jautājumu. Vai tu mani mīli? Āmen. Sēdiet, lūdzu. Esam ievēlējuši bīskapu padomi, citus kalpotājus, apsveicu. Pēc brīža mēs vēl īpaši aizlūgsim par bīskapu Šternu, svaidot ar eļļu, kā tas ir redzams un atrodams daudzās vietās svētajos rakstos. Šī rakstvieta, ko mēs nolasām, varētu teikt, ir pirmā bīskapa ordinācija kristīgajā draudzē. Tā notiek īpašos apstākļos, ļoti tādā emocionālā situācijā, pēc augšām celšanās, pēc zinām apjukuma. Mācekļi ir atpakaļ atgriezušies savā ikdienā. Nakts ir nozvejota pa tukšo, un Jēzus viņus tur krastā gaida, uz oglēm pagatavots brokastis. Uz oglēm tas nozīmē, ka Jēzus tur jau ir ilgu laiku. Dieva žēlastība vienmēr ir līdzās, pirms mēs viņu vēl nojaušam. Un tad, kad šis azaids ir baudīts, Jēzus īpaši vēršās pie Pētera un uzdod viņam šo jautājumu. Jautājums: vai tu mani mīli? Zīmīgi, ka Pēters tiek ievests kalpošanā pēc tam, kad viņš jau ļoti daudz ko ir pieredzējis. Ir pieredzēts viss, kas evaņģēlijos rakstīts, un Pēters tam visam gandrīz ir bijis līdzās. Atskatīties ir uz tik daudz, uz ko atcerēties, tik daudz, kas ir darīts, tik daudz, kas ir piedzīvots, brīnumi ir redzēti, 5000 cilvēku paēdināti, mirušie augšām celti, slimie dziedināti. Pēters tur visur ir bijis līdzās. Bet izrādās, viss, kas ir piedzīvots līdz šim brīdim, ir bijusi tikai sagatavošanās tam, kas vēl tikai būs. Tas katrā ziņā nekādā ziņā nepazemina to, kas ir noticis. Bet es domāju, arī mums katram šodien ir svarīgi uz savu dzīvi paskatīties un pieļaut domu, ka iespējams viss, kas ir bijis, lai cik gara būtu tava dzīve un kalpošana līdz šim, iespējams ir sagatavošanās tai nākamai lietai, kas vēl jāizdara. Iespējams, to nākamo lietu neizdarīsi ar tādu jaunības enerģiju, kāda tev bija kādreiz. Iespējams, tā nākamā lieta iekļaus mazāk vārdu, mazāk kustības, bet tā var būt ļoti nozīmīga. Viss, kas līdz šim bijis, kā iespējams sagatavošanās pēc tam, kas vēl tikai sekos. Tā mēs gribam domāt arī par bīskapu, ko esam ievēlējuši. Šie nākamie 4 gadi nav tikai, lai vienkārši turpinātu, bet lai no tā, kas ir apgūts, pieredze, piedzīvotais, saprastais, lai uz tā var būvēt. To mēs sagaidām no padomes, to galu galā mums vajag sagaidīt katram pašam no sevis. Un šo ordināciju, ja tā varētu sacīt, Jēzus sāk ar šiem jautājumiem.
vai tu mani mīli. Nevis, vai tu ļoti labi saproti teoloģiju, nevis, vai tu proti labi vadīt, nevis, vai tu esi pietiekami noturīgs un stiprs, vai tev pietiks enerģija un veselība. Tās jau arī var būt visas lietas, kas kādā brīdī ir svarīgas, bet ir kāds jautājums, kas ir visam tam pāri, un ja tas netiek atbildēts, pārējie jautājumi ir nebūtiski. Vai tu mani mīli 3 reizes? Protams, 3 reizes, tieši tikpat, cik reizes Pēteris Jēzus pirms tam aizliedza. Bet tā nav pratināšana, tā ir atjaunošana. 3 reizes, lai atjaunotu tur, kur Pēteris 3 reizes bija kritis. Un katrs šis Jēzus jautājums ir kā pieskāriens vietai, kur Pēterim joprojām vēl sāp. Un es domāju, tā ir arī dāvana, ko mēs šodien varam no Kristus saņemt. Kristus arī mums šodien katram ir līdzās, lai pieskartos mums tur, kur kādam sāp. Un viņš pieskarās ar šo jautājumu, kas nes dziedināšanu. Būtībā tas ir vienīgais jautājums, kas nes dziedināšanu tur, kur mums sāp. Jautājums, vai tu mani mīli? Vai tu vari uz to, ko tu esi pieredzējis? Iespējams, kur tu esi kļūdījies, kur tu esi kritis. Iespējams, kur citi tevi ir sāpinājuši. Vai tu vari uz to visu paskatīties un pateikt, es tevi mīlu? Par spīti visam, kas ir bijis vai nav bijis, tad, kad es esmu tavā priekšā, tad man vairs nav jādomā par savām brūcēm, par saviem ievainojumiem, par saviem aizvainojumiem. Es varu paskatīties uz tevi, Kristu, un sacīt, es tevi mīlu. Tas viss apsedz. Nav neviena sāpe, kurā iespējams kāds no jums tagad atrodas, kas nevar tikt dziedināta, ja tu šai savai sāpei ļauj pieskarties Kristum tieši ar šo jautājumu. Un Kristus to jautā, vai tu mani mīli? Un ja tu vari, tad paņemt to uzmanību no tās savas sāpes, no tās centrēšanās uz sevi, uz savu ego, paskatīties uz Kristu un sacīt, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Šajā dziedināšanā, ko Kristus, es ticu, pie katra no mums grib darīt, kādam to vajag vairāk un ļoti izjust šajā brīdī. Kristus mūs ved novedot līdz šim vienam jautājumam. Tas nav jautājums nevis par to, ko tu zini, tas nav jautājums par to, ko tu vari, tas ir viens jautājums par to, ko tu mīli. Ja cilvēks jautā otram cilvēkam tādu jautājumu, vai tu mani mīli 3 reizes, tad bieži vien tur apakšā ir nedrošība vai jūtas būt mīlētam. Bet tad, kad Dievs jautā tev to jautājumu, viņš to nejautā, protams, no nedrošības, mēs to visu saprotam, bet no visdziļākām rūpēm par tevi. Jo tava mīlestība uz Dievu būs vai nebūs tavas dzīves lielākais spēks. Tik vienkārši. Tas noteiks vai nenoteiks tavas dzīves virzienu. Un tas būs vai nebūs tavas kalpošanas noslēpums. Mīlestība ir kā kalpošanas pamats. Un tad, kad Pēteris saka, vairs ne sevi salīdzinot ar citiem un nemēģinot stāstīt, kā tas Pēterim līdz tam bija raksturīgi, mēģināt stāstīt, ka viņš jau mīl vairāk kā citi, viņš ir drosmīgāks kā citi. Bet tad, kad viņš pazemīgi beidz sevi salīdzināt ar citiem un skatoties uz Kristu saka, es tevi mīlu, tad Jēzus saka, gani manas avis. Nevis tad, kad tu būsi pietiekami labs, tad kalpos. Nevis tad, kad tu būsi visu sapratis, tad tu kalpos. Jēzus saka, ja tu mani mīli, tad kalpo. Jo ja tu nemīlēsi mani, tad tu ar tādu izkropļotu, egoistisku mīlestību neglābjami mīlēsi sevi. Un ar tādu sevis mīlestību, kas nav balstīta žēlastībā, tā būs balstīta tādā sevis attaisnošanā. Jo cilvēks, kas nesaņem žēlastību dziļi, patiesi, fundamentāli, nevar dzīvot citādi kā pats sevi attaisnot. Un tāda mīlestība kļūst tāda egoistiski izkropļojoša mīlestība. Un ja tu ar tādu mīlestību ies kalpošanā, tad tu nodarīsi pāri sev un ar laiku tu sāpināsi citus. Īpaši svarīgi tas ir, ja tu darbojies saistībā
ar Dievu lietām, ar kalpošanu. Tas ir, protams, tā visā dzīves kopumā, bet pāri visam, ja nebūs mīlestība uz Kristu, tu sāpinās citus, nevis ganīs un sargās un rūpēsies par citiem. Jo tad tā nebūs citu ganīšana, citu sargāšana, rūpēšanās par citiem. Visa kalpošana tad pārvēršas, un reizēm to mēs esam redzējuši pie sevis, reizēm pie citiem. Visa kalpošana tad var pārvērsties par tādu kompleksu piesakšanu ar kalpošanas vīģes lapām. Varbūt ar kādu amatu, varbūt ar kādu neaizvietojamības sajūtu. Kains pēc Ābela nogalināšanas, izvairoties no atbildības, tad Dievs viņam jautāja, kur ir tavs brālis Ābels. Viņš izvairījās un viņš sacīja, vai tad es esmu savu brāļa sargs? Kristus cilvēku dara par sargu, par ganu. Viņš saka, tu rūpēsies, tu sargās. Tas, ko Kains ar savu grēku iznīcināja, to Kristus caur savu draudzi un caur saviem mācekļiem atjauno. Un tāpēc mums aizvien ir jāpārbauda sava motivācija. Tas nav vienreiz atbildāms jautājums. Kas ir mans kalpošanas pamatā? Jēzus jau varēja vienkārši jautāt Pēterim, vai tu kalpos? Pēc visa, kas bijis, pēc noliekšanas, pēc tukšās nakts zvejojot Pēteru, vai tad tu kalpos? Un droši vien, ja Jēzus tā būtu jautājis, Pēters taču noteikti nebūtu atteicis. Viņš būtu gatavs izpirkt savus grēkus ar kalpošanu, vai ne? Bet Jēzus zina, ar tādu motivāciju nekas nesanāks. Tas iztukšos Pēteri. Ja izejas punkts būs viņa paša vainas izpirkšana un savas varēšanas pierādīšana, nevis Dieva mīlestība, tas viss apklāj un ir visam pāri, tāda kalpošana ar laiku kļūst cietsirdīga pašam pret sevi un pēc tāda laika pret citiem. Un redziet, tā pa īstam un dziļi un patiesi Pēters jau šo jautājumu varēja atbildēt tikai pēc savas krišanas, 3 reizes aizliedzot Jēzu. Pirms tam Pēters noteikti būtu pateicis pareizos vārdus, bet tiem vārdiem nebūtu bijis dziļuma. Zīmīgi, ka pirmais jautājums, ko Jēzus jautāja, ir: Pēter, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Vecais Pēters būtu sevi salīdzinājis ar citiem, kā viņš to daudzreiz darīja. Un viņš būtu sacījis, jā, es tevi mīlu vairāk nekā šie. Viņš būtu signalizējis savu ticību, viņš būtu izrādījis, cik viņš ir stiprs, cik viņš ir drosmīgs, cik viņš ir uzticams. Un te ir viena dziļa patiesība. Ja tu neapzinies savu dziļo krišanu un savu atkarību no žēlastības, tu nekad nemīlēsi žēlastību pietiekami, lai spētu mīlēt citus. Pēters ir kritis, viņš ir aizliedzis. Viņš tagad dziļāk, acīm redzot, kā jebkad pirms tam saprot savu vajadzību pēc žēlastības. Un tie vairs nav vārdi no pareizības, tie vairs nav vārdi salīdzinot sevi ar citiem, tur vairs nav nekāda pārākuma sajūta. Tur ir mīlestība uz Kristu, ar citiem nesalīdzinoties. Un arī mums, lai mēs varētu būt kalpošanā Dievu lietot, mums daudz vairāk ir jābrīnās par to, ka Dievs žēlastībā pieņem mūs, nevis jābrīnās par citu cilvēku nepilnībām vai par citu konfesiju teoloģiskiem akcentiem, kas nesakrīt ar mūsējiem. Jo pretstatā žēlastībai ir sajūta, ka esi nopelnījis, ka esi pārāks. Un tad, kad tev šķiet, ka esi nopelnījis, tajā brīdī, kad kaut kas sāk dzīvē neiet un tāda vienmēr pienāk, tad parādās tā upura mentalitāte. Un ja kāds kalpošanā sāk justies kā upuris, tad durvis uz elli tiek atvērts. Nekas neieved rūgtumā un paštaisnībā kā upura identitāte. Par to jau Jēzus stāstīja līdzību par pazudušo dēlu un vecāko brāli. Tāpēc Jēzus, uzticot kalpošanu, to noliek uz pavisam citiem pamatiem. Tur, kur upura identitātei netiek atstāta vispār nekāda vieta. Tur, kur
Pēterim vairs nav nekāda salīdzināšanās un citu vainošanu, un vairs nav nekāda pārākuma sajūta par citiem. Tā, kas viņam bija pirms tam, un tā, kas bieži piezogās mums. Mēs pareizāk, mēs ticīgāk, mēs garīgāk. Mūsu izpratne šajā jautājumā ir pareiza, tik pareiza, ka man ar pārējiem vairs nav pa ceļam. Pamats kalpošanai ir žēlastība, kas paceļ no kritiena, un pāri visam, protams, mīlestība uz Jēzu. Nevis vai tu mīli sevi, nevis vai tu mīli garīgus amatus, nevis vai tu mīli kalpošanu, pat ne vai tu mīli draudzi, un pat ne vai tu mīli cilvēkus. Vispirms, vai tu mīli mani, vai tu mīli piedošanu, vai tu mīli necienīga cilvēka atjaunošanu, vai tu mīli Dieva mīlestības izpausmi. Jo būt kalpošanā bez dziļas apzināšanās, ka tev pašam vajag žēlastību, ir briesmīga kombinācija. Mīlēt žēlastību nozīmē mīlēt Kristu. Tas nozīmē, ka kalpošana neizaug no varēšanas un prasmēm, tā izaug no žēlastības un mīlestības. Un tāpēc Jēzus jautā, vai tu mani mīli? Šis jautājums atjauno identitāti. Tad, kad tu uz šo jautājumu atbildi, tu neesi vairs tavas kļūdas, tu neesi tavi kritieni, tu neesi tavas neveiksmes, mums visiem tādas ir. Tu esi tas, kurš var mīlēt un kurš ir mīlēts, kurš ir ļoti mīlēts. Un tas dod atbildi cilvēka dziļākajiem jēgas meklējumiem, kas cilvēku atbrīvo kalpot. Es varu mīlēt, un es tieku bezgalīgi un dziļi mīlēts. Un vēl svarīgi, Pēterim šajā vietā netiek tikai piedots, ka viņš aizliedza. Viņš tiek arī sūtīts. Un tā ir, protams, vēl viena pašsaprotama un labi zināma patiesība, ko mēs tomēr varam bieži aizmirst. Ja tavai dzīvē nebūs misijas, tad tā drīz vien atkal kļūs par dzīvi, kas ir pārņemta ar tevi pašu. Arī draudzēm tas ir nemitīgs izaicinājums. Nepazaudēt fokusu uz savu misiju, aizsniegt pasauli, nevis tikai apmierināt savas vajadzības un garīgo gaumi. Dieva dotā piedošana nekad nav tikai par pagātni. Tā vienmēr atver nākotni, atver jaunu uzdevumu. Dievs ne tikai dzēš to, kas bija, viņš rada to, kas vēl nav bijis. To viņš vēlas darīt arī mūsu vidū. To, kas ir bijis, viss var tikt nolīdzināts, bet Dievs vēlas radīt to, kam vēl tikai jātop. Atjaunošana nav atgriešanās vecajā, tā ir ieiešana jaunajā un bieži vien daudz dziļāk nekā jebkad agrāk. Un tad zīmīgi sarunas beigās Pēteris no Jēzus dzird kādus vārdus, kas iespējams viņu satricina. Jēzus runā par Pētera nāvi. Reiz Pēteris pašapzinīgi un bravūrīgi signalizēja savu ticību, bieži vien pat tieši norādot uz savas ticības pārākumu par citiem, reizēm par citiem mācekļiem. Reiz viņš sacīja, es tev nemūžam neatstāšu, es savu dzīvību par tevi atdošu. Bet cik dīvaini Pēteris Jēzus par to nemaz nebija sajūsmā, bet viņš līdzjūtīgi sacīja, Pēter, vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu man 3 reizes būsi aizliedzis. Bieži tieši tāda ir visa jēga no cilvēka sajūtas, ja viņš domā, ka viņš ir garīgāks un pareizāks par citiem. Bet šoreiz tas ir cits Pēteris. Viņš vairs nedod skaļus apgalvojumus par savu varonību. Viņš vairs nesola to, ko viņš nesaprot. Viņš saka, Jēzu, tu zini visas lietas. Tur vairs nav apgalvojums, ka viņš mīl vairāk kā citi. Bet viņš saka, tu zini, ka es tevi mīlu. Un tieši uz šādu attieksmi, nevis uz to kādreizējo varonīgo pārāko, to supergarīgo, bet uz šādu attieksmi Jēzus saka, gani manas avis. Jo tagad, ja Jēzus redz citu cilvēku, kurš ir izgājis cauri sava spēka sabrukumam, kurš vairs necenšas izskatīties drosmīgāks, uzticīgāks vai garīgāks par citiem. Šeit vairs nav skaļu vārdu bez seguma, šeit ir pazemība, šeit ir zināma salauztība, žēlastības pieredze.
un spēja ieraudzīt arī savu nespēju piepildīt Kristus aicinājumu savā spēkā. Un šeit Jēzus Pētera aicinājumā iekļauj pat viņa nāvi. Viņš redz Pētera dzīvi līdz galam, un viņš redz, ka par tādu cilvēku jau var sacīt, šī cilvēka mīlestība un šī cilvēka kalpošana aizvedīs viņu līdz galam, jo tur vairs nav pārākuma sajūtas. Un viņš saka, tu pat ar savu dzīvi un nāvi apliecinās mani. Tu to izdarīsi manam godam. Tagad tas beidzot var notikt. Ātrāk tas nebija iespējams. Tagad Pēters vairs nestāv savā spēkā, tagad viņš balstās žēlastībā. Un tieši tāds cilvēks var ganīt Kristus avis līdz galam. Un tad Jēzus saka pēdējo reizi, seko man un gani manas avis. Vai tu mani mīli? No šī jautājuma piedzimst viss, kas mums nepieciešams. Nevienu būtisko tavas dzīves jautājumu tu neatbildēsi, izvairoties no šī jautājuma. Šajā jautājumā slēpjas visa dziedināšana, kas tev vajadzīga, visa identitāte, ka tu beidzot vari apzināties, kas tu tāds esi, un tur slēpjas viss tavs aicinājums. Un varbūt šodien pietiek ar vienu vienkāršu atbildi. Neskatoties uz citiem, atmetot jebkādu pārākumu sajūtu un sakot, jā, kungs, tu zini, pazemībā, paļāvībā un dziļā brīnā, jā, kungs, tu jau zini visas lietas. Un pavisam klusi es gribu sacīt, ar to pietiek, lai sāktos jauna dzīve un, ja nepieciešams, jauns posms tavā kalpošanā. Šajā brīdī mums visiem, atbildot uz šo jautājumu, ko Kristus jautā, vai tu mani mīli, un uzticoties, ka arī mūsu bīskaps Kaspars Šterns uz šo jautājumu ir atbildējis. Un ka mēs katrs savā sirdī varam sacīt, Kristu, tu zini visas lietas. Es negribu izskatīties labāks, gudrāks, garīgāks. Tu zini visas lietas, bez izrādīšanās. Tu zini, ka es tevi mīlu. Ar šo sajūtu es vēlos, ka mēs varam aicināt bīskapu Kasparu Šternu priekšā, un mēs kopīgi par viņu aizlūgsim. Svaidot ar eļļu, kā to redzam daudzās vietās, kur vecā derībā augstos kalpošanas amatos tika ievesti kalpotāji. Tā arī šajā brīdī svētais gars, tā eļļa, tā ir svētā gara simbols. Un tas jau ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs, un svētā gara vadība, ne tikai pieredze un gudrība ir tas, ko mēs sagaidām no mūsu bīskapa, ka viņš var vadīt, palīdzēt, iedrošināt, pats tiekot svētā gara vadīts. Piecelsimies lūgšanai. Svētais mūžīgais Dievs, mēs tavās rokās ieliekam Kasparu Šternu kalpošanu, dod viņam drosmi, gudrību, pazemību, spēju saprast, pieņemt labus lēmumus. Bet pāri visam mēs lūdzam, ka visur, kur tu viņu vadīsi, visās uzvarās un grūtībās, Kaspars Šterns vienmēr tavā priekšā var atbildēt, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Ka šī tava mīlestība var dziedināt nogurumu, sāpes, ievainojumus, ka tajā viņš var būt labs tēvs
saviem dēliem, labs vīrs savai sievai, labs mācītājs savā draudzē un būt labs gans arī šeit, Latvijas Baptistu draugu savienībā. Tāpēc mēs ieliekam viņu tavās rokās, dod viņam savu svēto garu, ka viņš tavā spēkā un ar tavu vadību var vadīt, būt par iedvesmu, būt par iedrošinātāju un nomierinātāju savā bīstapa kalpošanā. Tas Kungs Dievs tevi, kas par lai svētī un pasargā, mēs tevi svētam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Un šajā brīdī mēs esam nonākuši jau pie ilgi gaidītā svētā vakarēdiena. Pirms mēs pēc brīža jau kopā ar kalpotājiem izdalām svēto vakarēdienu, es vēlos vērst mūsu uzmanību uz kādu senu, skaistu, īstenībā jau mums pazīstamu dziesmu, kuras oriģinālais teksts tika sarakstīts 13. gadsimtā latīņu valodā. Tā ir dziesma ar nosaukumu Panis Angelicus vai tulkojumā Eņģeļa maize. Tā nav tikai dziesma, tā ir lūkšana, kas dzima vēl pirms dzima šīs dziesmas pazīstamā melodija. Tās vārda autors ir viduslaiku teologs, Kristus sekotājs Akvīns Toms, kurš savas dzīves izskaņā piedzīvoja Kristus atklāsmi, pēc kuras viņš pats sacīja, ka viņš vairs neko nevar rakstīt. Viņš meklēja Kristu ar savu prātu, viņš bija atvērts Kristum arī savā sirdī. Šos vārdus viņš sarakstīja, kā jau sacīja, 13. gadsimtā, gatavojoties kādam svētā vakarēdiena dievkalpojumam. Un šie vārdi nav teorija par Dievu, tie ir piedzimuši pielūgsmē, sastopoties ar dzīvo Dievu. Tur ir vārdi, kas tulkojumā skan: eņģeļu maize kļūsti par cilvēku maizi. Tā ir šī noslēpuma būtība. Tas, kas pieder debesīm, tie ir dots zemē, Kristus dēļ. Tas, kas ir pāri cilvēkiem, kļūst par cilvēka barību, Kristus dēļ. Un vēl vairāk tur ir vārdi: nabaks, kalps un pazemīgais to saņem. Nevis tas, kas sevi salīdzina ar citiem un jūtas pārāks, bet tas, kas sevi salīdzina ar Kristu un saka: tu man esi vajadzīgs. Tas nozīmē, šis galds nav tiem, kuriem viss ir sakārtots un viss ir skaidrs. Tas ir tiem, kuri zina, ka viņiem vajag žēlastību. Vēlāk gadsimtiem ejot, franču komponists Cēzars Franks šiem vārdiem piešķīra mūziku, klusu, plūstošu, gandrīz kā lūkšanas elpu. Un šī mūzika nevis izskaidro, bet palīdz mums vēl vairāk ieiet tajā noslēpumā. Tāpēc pirms mēs nākam pie svētā vakarēdiena, šī dziesma mūs aicina apstāties un varētu sacīt, nevis visu saprast, jo tas jau nemaz nav iespējams, bet atvērties. Jo šeit Dievs nedod tikai ideju, ko varētu ar prātu analizēt, viņš dod sevi, kas pārspēj mūsu saprašanas spējas. Un varbūt visdziļākā sagatavošanās šim brīdim ir ļoti vienkārša lūkšana. Kungs, es neesmu cienīgs, bet es esmu izsalcis. Nāc un kļūsti par manu dzīvību. Es nāku kā nabaks, kalps un pazemīgais. Es nāku, lai debesu maize kļūst par manu maizi, lai mūžīgais kļūst par manu spēku. Un bez iedomības un pārākums sajūtas es saku: Jēzu, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Āmen.